Čau visiem! Mani sauc Džaina Rēbaka, kopā ar mani šodien ir Kristīna Vikļena. Mēs atrodamies studijā Core Fitness. Un pēc jūsu vēlmēm, pēc jūsu pieprasījuma, no šodienas mēs sāksim filmēt nelielas video sesijas 15-20 minūšu garumā, kur gan es, gan Kristīne rādīsim dažādas jogas elementus, jogas asanas, arī vingrinājumus visam ķermenim, arī koncentrēts, kas ir uz vēdra preses stiprināšanu, uz muguras stiprināšanu, jo tuvojās vasara un mums ir jāstrādā ar sevi. Un tieši šodien mēs sāksim ar jogas ļoti mierīgi rīta iesildīšanos, lai mēs sagatavotos dienai, sagatavotu savu ķermeni dienai. Un arī pastrādāsim mazliet ar elpu. Apsēžamies ērti, skatāmies tā, lai kājas ir vienā augstumā, ceļi vienā augstumā, jā. Muguras ir taisnas, pleci ir atbrīvoti, rokas varam turēt uz ceļgaliem vai nu plaukstus uz augšu vai uz leju, kā ir ērti. Mazliet acis aizveram ciet. Un mierīgi paelpojam. Ar katru ielpu pastiepamies ar pakausu uz augšu. Un ar katru izelpu gremdējamies grīdā caur astes kaulu. Pavērojam savas sajūtas mugurā, pavērojam sajūtas ķermenī. Pavērojam savu elpošanas tempu. Noskaņojam savas domas, prātu nodarbībai. Esam šeit un tagad ar savu ķermeni. Vērsim acis vaļā, turpināsim ar pilno jogas elpu. Elpa tiek sadalīta 3 daļās – vēdera lejas daļa, diafragma, krūškurvis un atslēgas kauls. Ielpā piepildās vēders ar gaisu, panāk uz āru, tad piepildās krūškurvis. Un tad atceļās atslēgas kauls un arī pastiepamies ar pakausu uz augšu. Un izelpā pretēji noplauka atslēgas kauls, tad noplauka krūškurvis un vēdera lejas daļa. Un ar astes kaulu gremdējamies grīdā. Atrodam savu tempu un ielpām mierīgi uz augšu vilnītes, vēders, krūškurvis, atslēgas kauls un izelpā tāpatās uz leju. Izelpas ir 2 reizes garākas. Un ar katru ielpu pastiepamies ar pakausu uz augšu. Pataisnojam muguru un arī izelpu gremdējamies grīdā caur astes kaulu. Ielpa, piepildās vēders, krūškurvis un atceļās atslēgas kauls. Un izelpā noplauka atslēgas kauls, krūškurvis un vēdera lejas daļa. Izpildam vēl katras kādas 2-3 pilnas jogas elpas. Un tad atgriežamies pie dabiskās elpas. Un pavisam mierīgi. Vērsim acis vaļā un sāksim iesildīties. Liekam plaukstas kopā un izapojam plaukstas locītavas. Muguras turam taisnas. Pleci ir atbrīvoti. Pāris reizes uz vienu pusi iesildam plaukstas locītavas un tad atpakaļ uz otru pusi. Jā, ļoti labi. Domājam visu laiku, lai muguras būtu taisnas, vēders arī ir stingrs. Un liekam rokas uz pleciem. Un 5 lieli apli cauri priekšu. Elpoņi priekšā saskarās. Izapļojam plecus, iesildamies. 3, 4 un 5 reizes. Ja jūs vēlaties droši, jūs varat izpildīt vairāk. Un tāpat tās uz atpakaļ, cauri priekšu, elpoņi saskarās. 3, 4 un 5. Atbrīvojam rokas uz ceļiem un pastiepsim sānas ielpa. Pakausu uz augšu un izelpā galvu pa labi un sakārtojam rokas. Kreisā roka 45
pēc iespējas tuvāk. Ielpa un izelpā. Labā roka iet grīdā un kreiso stiepja. Un stiepamies, cik varam uz sāniem skats grieztos un sekojam līdzi, lai roka neaizsadz skatu, turam muguru taisnu. Ielpā, nākam augšā un izelpā galva pa kreisi un sakārtojam rokas. Visu laiku cenšamies elpot ar vēdera lēzdaļu, lai varētu arī vieglāk atbrīvoties. Ielpa un izelpājam lejā un stiepjam otru sānu. Un stiepjamies, skats grieztos, mugura ir taisna, jūtam, kā stiepjās labais sāns. Un ielpa augšā. Izelpā zods bedrītē, rokas sakārtējam uz pakauša, elpoja skatās grīdā. Muguras ir pilnīgi taisnas, jūtam, kā stiepjās kāpnes kriemeļi, krūšas kriemeļi. Un ar izelpu atbrīvojam rokas, paceļam galvu arī ap un sākam iesaliet muguru ielpu uz priekšu. Un izelpā cik varam uz atpakaļ ar lāpstiņām. Ielpu uz priekšu un izelpu atpakaļ. Vēl viena reize un izelpu. Un iesim pa labi, ielpu priekšā un 3 apli pa labi. Iesildam muguru savā tempā, savā elpošanas ritmā. Un daram kā ar patīkami un 3. reize. Pabeidzam kustību priekšā, ielpu un 3 apli pa kreisi. Iesildam kārtīgi. Un 3. reize pabeidzam kustību priekšā, ielpu un ceļam rokas augšā. Un pastiepjamies uz augšu, cik varam pavākam sānus ārā. Un arī izelpu ar taisnu muguru rokām laižamies lejā. Varam mazliet iekustēties gurnos, lai atbrīvojās kājas un arī izelpu. Atbrīvot sevi grīdā, atbrīvot rokas, atbrīvot plecus. Atbrīvot kājas un ar katru izelpu mēģināt pastiepties zemāk. Tieši tā, ļoti labi. Pastiepjamies arī ielpu. Paskatāmies uz priekšu, pavelkam vēl muguru uz āru. Un izelpā atbrīvojamies vēl dziļāk. Arī atbrīvojās galva, atbrīvojās kakls. Un arī jāpaceļam rokas augšā. Un izelpā atbrīvojam gar sāniem, iztaisnojam kājas priekšā, izkustinām ceļus un ejam 4 āpus uz ceļiem. Jā. Sakārtosimies kaķu pozā, kājas ar gurnu platumā, rokas nomēram no ceļiem un atceļam sevi. Jā, pavisam mīrīgi jāelpa uz augšu. Un izelpā kūkums ar lāpstiņām, cik varam pastiepjamies uz augšu. Un ielpa. Un izelpa. Un vēl 2. Un izelpa. Un pēdējā reize. Un izelpa. Un paliekam neitrāli. Jā, ar rokām ejam uz priekšu ķirzakas pozā. Kājas paliek 90 grādos. Ar astes kaulu stiepjamies uz augšu. Sākumā mēģinām pielikt pieri. Ja jūtam, ka mūsu ķermenis ļaujās, liekam klāt sodu un mēģinām ar krūšu kurvi gremdēties tuvāk grīdai. Tieši tā. Ja jūtam, ka pleci mums ir saspringuši, varam mazliet izvērst elpoņus. Jā, un iestiepties. Un mierīgi elpojam. Tieši tā. Sajūtam, kā pastiepjās mugura, pastiepjās pleci. Jā, ļoti labi. Ja jūs varat turēt sevi droši arī uz pieres. Un arī elpu balstoties uz rokām lēnām nākam augšā. Apsēžamies uz papēžiem. Un balstoties uz rokām. Atceļam sevi uz pēdu priekšpusēm pastiepjam. Vai nu paliekam šādi kā Kristīna sēž, vai, ja varam sevi noturēt, rokas varam turēt namastē un pastiept pēdu priekšpusē šādi. Labi, arī izelpu lēnām atbrīvojamies, izkustinām pēdas un balans. Rokas arī ir priekšā tieši zem pleciem, kreisā kāja, labā roka stiepjamies prom, kreisā kāja, labā roka noturam sevi, jā,
skatāmies, sekojam līdzi, lai pēda ir atšauta, ja vēders ir ievilts, ķermenis strādā, augštops strādā, apakštops strādā, skatāmies grīdā. Jā. Ļoti labi, un ejam, caur augšu saķeram pēdu un pastiepamies. Cik mums skatāmies, cik ļauj plecs, mugura. Skats grīdā, lai nezūd līdzsvars.